netrāpa par īpas Mārtiņš Šarkums. Metiens nogāž Šarkumu. Galviņš Šarkums. Tur redzams! Jānis Sprūks! Tos vārtus un Rīgas Dinamo izcīna uzvaru. Pirmā uzvara 2012. gadā. Papildu laikā izcīna uzvaru bez šokīsti un dzirdam, kādā ovācijās izplūst arēna Rīga. Tādā šķiet savādāk šajā mačā arī nevarēja gūt vārds. Visi cīņa no pirmās līdz pēdējai minūtei un arī vārds tika gūts cīnoties cīņā. Ieskums atliek dzīvību vārtos. Nu ko, 1-0 Rīgas Dinamo uzvar šajā mačā un izcīna uzvaru. Jānis Sprūks pārtrauc savu spēļu sēriju, kurās viņam neizdevās gūt vārtus. Tādas viņam bija 12, bet tagad cik vēl jau vairāk, kāpēc svarīgi ir šie vārti. Sveicam Kristu Koltu ar sauko spēli. Divi automobilisti zaudēja Atlantu un Traktors. Tagad pretuzbrukumam. Lielisks izgājiens. Un 2-2. Fantastiski. Viens pret vienu. Ļoti labi nospēlēja Gins Mējā. Viņiem diezgan atšķirīgs slidojums, lai sajauktu Mēju ar Lundmarku. Viens pret vienu nomanīja, ka metīs uzreiz. Izcili augstasinīgi nospēlēja Gins. Spēlē tagad aizsargam Šentenenam, Hosa. Agipāns. Ilgi šī maiņa bija uz ledus, tāpēc... Vārtos! Metiens no centra! Kļūdās Kokovā! Nu, gadās arī tā. Nu, Girds Agipāns mērķēti meta, bet... Meta, lai varētu doties uz maiņu. Jā, ar domu, lai varētu slidot mainīties. Izrādījās negatavs no centra līnijas metiens. Redzam, starp kājsargiem Ripa lēnām ieslīd vārtos. Arī tas ir vārtu gūms. Gadās arī tā. Hosa. Iespēle un šeit. 2-0! Marcels Hosa! Turpina savu rezultatīvo sēriju Marcels Hosa un gūst vārds. Dzirdat pareizāk, kā ir arī uzkurinājusies. Nu tagad ir Vārtī Marcels Hosa! 2-3. Marcels Hosa. Zibenīga piespēle un Hosa negaida nemirkli. 2-3. Tur Lucenijus, Agipāns, Hosa. 2-3. Lucenijusam 12. piespēle. Nu, gluži kā treniņā. Tādu uz paplātus to piespēli Agipāns Hosam. Hosa kādu reizi apliecina savu snaipera talantu. Perfekti pret stabiņu un iekšā. Ņeževijs. Hosa. Ņeževijs rīpa vārtos. Aleksandrs Ņeževijs. 18 sekundes līdz trešdaļas beigām no Marcels Hosas piespēles panāk izlīdzinājumu. Galviņa tālu piespēle, Ņeževijs piespēle un zibenīgs metiens Aleksandra Ņeževija izpildījumā. Nu, Marcels Hosa šeit gribēja piespēlēt vai negribēja, bet tā sanāca un redzam Kļučnikova emocijas. Ja, nu, šīs emocijas bija pārmetums aizsardzības spēlētājiem. Sotnieks un neklausās Sotnieks. Lieliska piespēle, Mikls Raidlieks. Lielisks Kristaps Sotnieks, jā. Šeit ļoti daudz no vārtu gūma ir uzslavas pelnījis Kristaps Sotnieks. Augstasinīgi izslidoja viņš savā aizsardzības zonā ar Ripu. No Kristaps Sotnieks šajā sezonā nevienreiz vien jau ir izcēlies ar šādām piespēlēm. Ļoti progresējis viņš šajā komponentā tieši pirmās piespēles, uzbrukuma piespēles izdarīšanā, uzbrukuma ievadīšanā. Nu, perfekta, var teikt, Feķisova līmeņa piespēle. Un arī precīzi smēķējums. Pēlēts izgājies! Un ribāts! Hosa! Uzreiz no iemetiena Marcels izlauzās vienatnē pret vārdsargu un es varētu arī pusminūtes pārtraukumu, ja Melīts tūdaļ pieprasīt. No epizodē redzam aizsargs. Guntis Galviņš šoreiz. Guntim Galviņam arī šis elements šo sezonu ir ļoti progresējis. Un ja komandai tādi aizsargi, kas var iedot tādas piespēles, nu tad, mīļie uzbrucēji, jums jāmet